Labrīt vēlreiz un sveicieni šoreiz no Āgenskalna. Man vajadzēja paņemt kādu kaķu gardupiņu, jo runas persika es nekur īsti neredzēju, bet es redzēju citus runčus. Ja skatās, kur arī viens, vēl viens, iekšā. Man šķiet, tur priekšā būs vēl kāds, kur vēl trešais. Un tad, ja nāk tālāk, tad ir rekord 4. runcis un vēl persiks arī fonā, protams, uz murāļa. Labrīt, Ērika! Labrīt! Pirmkārt, es tev gribu vaicāt, kā tu jūties, ka tavs darbs ir pilnīgi neplānoti kļūst par tādu virālu mākslas darbu? Nu, jūs pareizi pateicāt, tas ļoti negaidīti bija, jo tas tā vispār nebija plānots. Plānots bija, ka Gatis teica pa lielam, hei, man ir siena, kaut ko varētu uzzīmēt. Es saku, hei, aiziet forši, kaut ko varētu uzzīmēt. Kaut ko mēs arī uzzīmējām, bet neviens negaidīja, ka tas būs tik ļoti tā, kas ar jums tagad runāšu. Tu arī saki, kaut ko jūs tur uzzīmējāt. Varbūt var arī ieskicēt, kas tad ir tās spilgtākās vietas, ko skatītājs šeit varēs redzēt murālī. Nu, pats tas murālis, viņam, kā jūs redzat, viņš viss sastāv no Āgenskalna kaut kādiem ainavu fragmentiem. Tas bija plānots, lai viņš ir tāds lokāls maziņš monuments Āgenskalnam. Tur nav kaut kas viens spilgtāks par otru. Galvenākais ir tikai tas, ka tam galvenais tēls runcis persiks, kurš ir šīs vietas īstais karalis, ir iemūžināts un tagad būs šeit uz daudz gadiem. Jā, un es domāju, daudz cilvēku arī fotografijās. Es esmu redzējis, kur ir bildes ar runci un fonā murāls, tā kā tiešām tāds duo. Šorīt arī Gatis Zamurs. Labrīt, jā, iniciators šim visam, arī sponsorētājs, un principā pats no savas kabatas šo visu. Jā. Kādēļ tā? Kādēļ šī Man pārliecība ir, ka šāds murāls, ka tev ir pašam savu tukšu sienu uz ielas, vienkārši liela veiksme, kura tur tukša stāv un remontēt šī māja arī nav ilgāku laiku. Līdz ar to ideja tur kaut ko uzzīmēt bija jau sen. Un tad mēs sākām vārdu pa vārdam runāt ar Ēriku, ar vienu šīs mājas kaimiņiem, ar manas mājas kaimiņiem, kuri beigās izrādījās neticami atsaucīgi. Un viss projekts kopā, jāsaka, gāja diezgan viegli un veiksmīgi. Jā, es tieši domāju, ka ļoti forši arī kaimiņiem blakus, jo viņiem principā ir pats labākais skats, pirmā loža. Jā, šīs mājas kaimiņiem ir vislabāk, tas ir viņu dārza, tas ir viņu kaķis, principā, kas dzīvo viņu sētā, bet arī tas kadrējums no ielas diezgan labs, un es katru dienu redzu praktiski visu laiku šeit nākam cilvēkus, fotografējamies, un tad, kad pats galvenais varonis iznāk ielās, kas arī notiek diezgan bieži, nu tad ir vislielākā sajūsma. Tad var redzēt gan kaķi, gan viņu attēlojumu, tad ir bilde un tā. Nu, tas tāds tā kā Banksijs Āgenskalna. Pilnīgi Banksijs mums Ēriks ir palicis. Es tieši domāju, noslēgumā varbūt tu vari pateikt pāris vārdus tiem cilvēkiem, kuriem arī īpašumā ir māja, ir tukša siena, vai kaut ko šādu vajag arī viņiem? Protams, ka vajag tādu kā viņiem, un nevajag klausīties runas par to, ka ar kaimiņiem nevar vienoties un nevar izdomāt. Tas vienkārši ir jādara, jāuzņemās kādam un uz priekšu. Šis rezultāts nāk runājot gan manas mājas kaimiņiem, jo mūsu tur ir salīdzinoši gan daudz šīs mājas, tad, protams, vēl Rīgas domes pārstāvi ir jāiesaistē visā, bet tas ir izdarāms un tas ir forši un rezultāts ir ļoti labs un pašiem priecīgāk dzīvot. Protams, tas ir arī pats svarīgākais. Pašiem priecīgāk ir krāsaināk. Paldies, Gati, paldies tev, Ērika, par šo skaisto darbu. Es domāju, es saku tā, līdz atgriežamies studijā, un persiks tepat turpinās viens navs tālāk.